Vai tu esi pamanījis šo sezonu alerģiju pieaugumu? Man grūti pateikt, jo man redzina, tomēr nāk pie manis jau meklējot konkrētu palīdzību, vai ne? Būšu godīgs, es to nevaru pateikt. Katru gadu tomēr ir kaut kas mainīgs, kaut kas ir īpatnējs. Katru gadu mēs redzam arī, teiksim, ka ir tie klepošanas sezonas, ja, kad klepo bišķi savādāk nekā citā. Tur es nevaru pateikt, kad neko. Es vienkārši jautāju tāpēc, ka man šobrīd ir vairāki cilvēki, kas ir tādiem, ar tūskāniem un tiem ziliem deguniem, alerģiskām iesnām. It kā tūskām un alerģiski. Jā, tā ir tūska, bet tas arī liecina par to, ka ir kaut kāda asinsrites traucējumi, mikrocirkulācijas traucējumi, un bieži vien viņš novēro tieši tiem, kas Covid vakcīnas ir saņēmuši. Tieši vakcinētie. Es tā esmu skatījies, novērojis. Viņiem vispār man šķiet ir mikrocirkulācija traucē. Jā, protams, tā var būt, jā. Kas vispār šo sezonu ir jauns? Ko tu novēro? Mēs jau atkal to Covid-19 mēģinājums uznāciens. Te man ļoti suģistē šis uznāciens ar pneimakoku vakcīnām, vai ne, kad ir jāvakcinē. Nezinu, mēs bijām ar tevi starp citu tajā interesētajā lekcijā, vai ne, kur tikai noteikts vecuma grupas tomēr jāvakcinē, bet ir jāvakcinē. Kāpēc jāvakcinē, īsti skaidrs nav. It kā kaut ko samazina vai tur ar sirds asinsvadu saslimšanām saistītām, tur vēl kaut kādām slimībām nav. Parāda man kādu infekciju, kas var neradīt ilgākā laika periodā slimojot neadekvāti kaut kādu ietekmi uz kādu orgānu sistēmu. Jā, bet man tikai jautājums ir par to, vai pēdējā laikā mēs novērojam pneimakoka infekcijas palielinājumu. Es domāju, ka ne. Viņš arī nekad nav novērots tādā izpratnē, ka būtu jāvakcinē. Kāpēc jāvakcinē? Bet ar Covid-19 kopā. Kā tu skaties, teiksim, tomēr par tiem jaunumiem šai sezonā, jo, manuprāt, ir tā, ka šo sezonu, teiksim, tie klepi ir, nopietnāki nekā pagājušā. Viņi ir savādāki. Viņi ir savādāki, bieži vien ir, kā toreiz, vismaz es esmu tā novērojis, kad viņi tādi mocoši, sausi, mocoši, ilgstoši un ļoti slikti padodas tādai ārstēšanai klasiskai. Arī neklasiskai, viņi tur īsti viegli nav. Nav. Tur es piekritīšu, tāpēc, kad bieži vien jau ir tādas situācijas, kad izdzerā vairākas antibiotiķu grupas un nekas nenotiekās. Un pie tam atkal pagājušā gadu šķiet bija vieglāk, aizpagājušā gadu bija vieglāk, arī Covid gadā bija diezgan traki, kuru zibenīgi aizgāja. Pneimonijas. Šogad ir tieši tas pats? Manuprāt, tas tomēr ir vīrusu pneimonijas. Tas ir vīrusu pneimonijas. Tas ir vīrusu pneimonijas arī tīri klīniski skatoties un paraklīniskos rezultātus vērtēt, jāatzīst, ka tas ir tīri tāds vīrusu pneimonijas. Un kā tu skaidro, jo vismaz mans novērojums ir tāds, ka cilvēkam tu dzirdi trokšņus plaušās, tur ir tā kā pneimonija, aizsūta viņu uz rēntgenu, rēntgenā atbilde nāk, ka rēntgens ir tīrs un tur vispār bez patoloģijas, tur viss ir kārtībā, uzstājas viņam asins analīze, tur ir tā pa lielām viss ir kārtībā, tur bez tādām asinīs tomēr tad būs izbaids, tomēr tad būs. Bet kāpēc rēntgenā neparāda? Tā ir klasika, tur nekāda īpatneša nav. Tas ir ļoti raksturīgs vīrusu pneimonijam un ir bijis tā, kad es vēl arī strādāju pulmonoloģijā, tad bija arī tādi gadījumi, kad tu nedzirdi, jā, it kā, bet rentgenā tu redzi. Bet šeit ir otrādi. Jā, tā arī var būt, jā. Jo tās izmaiņas, tas ir atkarīgs laikam no tās fāzes pašas, kurā fāzē tu tiec. Ja tā fāze ir saistīta ar eksutātu veidošanos un, kā saka, iekaisums norit ar netik vēl mikrocirkulācijas traucējumiem, tādsim rezultātajā momentā vēl tu to nenofiksēsi rentgenā. Sākumā. Jā, sākumā.
Nu, tagad it kā jau vairāk ar datortomogrāfiju tas tiek bildēts, un tad jau tur kaut ko tomēr vairāk redz. Tas nozīmē, ka faktiski cilvēkiem ir jāgatavojas uz to, ka bieži vien viņiem tā datortomogrāfija būs nepieciešama. Protams, kad ar modernāku diagnostisko sistēmu tu vari precīzāk pateikt šo lietu. Kas vēl no jaunumiem tavā praksē šo sezonu? Daudz viss kaut kas ir. Pamatā laimes slimības tagad ir diezgan daudz, jo nāk tagad tie, kas ir nepareizi ārstēti vai nelīdz galam izārstēti, jo tā ir arī tāda traka slimība. Ļoti interesanti man ir tas, ka ir ļoti daudz pieaudzis to pacientu skaits ar sūdzībām un augstiem erčencefalīta IgG titriem. Un to arī nezinu, kā var izskaidrot, jo pamatā visi saka, ka nav koduši sirds. Bet tas, ko es jau gadus 10 pētu, tur ir zināma saistība tomēr ar vakcināciju pret ERCēm. Bet, ja nav gadījumā vakcinācija vispār un cilvēkam ir augsts titrs? Tā tad ir vēl kāds, kas pārnesā šo te vīrusu. Nevar izslēgt, ka tie var būt atsevišķi dunduru, teiksim, sugas arī, jā. Bet ir ar sūdzībām un ir ar šiem te augstiem antivielu titriem un sākot attiecīgi ārstēt, tomēr simptomātika pazūd un titri krītās. Faktiski mēs atkal nonākam pie tā, ka vadlīnijas ir brīnišķīga lieta, bet ārstas pieredze un praksa ir pavisam cita lieta. Un bez tās mēs tomēr tā kā iztikt nevaram, jo ir slimības visu laiku mainās. Tas mainās nepārtraukti, un mēs nonākam bieži vien situācijās, ka mums, teiksim, standarta pieeja mums nedara. Protams, jo arī par vakcinām arī runājot par tām kaitēm, kuras, citi saka, ka viņi nevakcinē savu bērnu, citi saka, labi, mēs tomēr domājam, baidamies vai domājam, vairs saka, bet tad arī attiecīgi jāsagatavo tas bērns, vakcinējamais pirms vakcinācijas, pēc vakcinācijas, lai tomēr optimizētu šos te gan efektu, gan arī, lai noņemtu defektus kaut kādas vakcinācijas iespējamos vai ne. Līdz ar to ir jāsaprot arī, ka galvenais ir tomēr uz to vakcīnu jāskatās uz kā tādu nopietnu preparātu, ar kur tu ne tikai vari labu sadarīt, bet arī vari kārtīgi ziepes savārīt, jo to jau pierāda arī tas, piemēram, kad, vakcinējoties, tu vari saslimt ar to kaitu, pret kuru tu vakcinējies, un piedāvājums smagi saslimt. Vakcinējoties, tu vari kļūt par šī vīrusa nesētāju, kas ir arī nevēlam parādību apkārtējiem, un tāpat laikā tu vari kļūt par tādu kā hronisku slimotāju, ka tu nevari līdz galam normāli izveseļoties, jo šī te vakcīna tev uzmodelē tā to imunosistēmu, kad tur šis tas nojūk un tu organisms līdz galam negrib palikt vesels, jo redz, viņam ir vakcīna, viņam ir antivielas, bet kaut kas nenostrādā visā tajā. Faktiski mums ir tai vakcinācijai jāpieiet ļoti tā ir ļoti nopietni, un tomēr ir jāsaprot. Ja reiz runā, ka drīkst vakcinēt tikai veselā stāvoklī individu, tad tas ir jāievēro. Pirms vakcinācijas obligāti ir jāveic medicīniskā pārbaude. Bet anotācijās jau bieži vien ir rakstīts, ka neliela saslimšana jau nav kontraindikācija vakcinācija. Par Covidu šajā sakarā ne to vien vēl rakstīja. Bet kā mēs redzam, cik daudz tagad ir iesākti gan no ārsta puses tiesas procesi par to, kad viņi ir diskvalificēti un diskreditēti, gan no pacienta puses. Ja, un tas pats šie te ražotāji, neminēšu konkrēti. Šīs problēmas ir, un tagad mēs viņas redzam. Un ir jāsaprot tas, ka šīs problēmas var būt nevis 5 minūšu, bet ar tālu ejošām sekām, ar tālu un ilgi ejošām sekām. Es šodien redzēju Lietuvas Seima dokumentu, šķiet no 21. gada, kur ārstiem ir aizliegts vispār par Covid vakcinācijas sakām ziņot. Visas citas vakcīnas jā, bet Covid vakcīnas nē. Es zinu, ka mums arī tā kā gribēja kaut ko līdzīgi pieņemt. Ļoti žēl, ja to var izdarīt. Es domāju, ka laiks mainīsies. Tā tad pienāks laiks, kad nāks cita valdīšana un varbūt
arī noņems šo te aizdomības un, sazvērstības. Tas jau faktiski runā par to, ka jau šos preparātus ievedot, valstī, palaižot apgrozībā, ir zināms, ka blaknes būs un būs ļoti daudz un nopietnas. Protams, bet paskaties to pašu ivermektīnu, kad mēs runājam par ģeniālu preparātu, vienkārši ģeniāls preparāts. Jo vairāk es viņu strādāju, jo vairāk es saku, ka tas ir ģeniāls preparāts. Jā. Taču arī bija jāpiedāvā dažādi bioloģiskie šie preparāti covidniekiem, no kuriem labi, ja nenomira, tad labākajā gadījumā nenomira, sliktākajā gadījumā nomira. Un ar to efektivitāti bija kā bija. Pilnīgi nepārliecinoši. Un maksā baisu naudu, vai ne, bez jebkādām garantijām. Un te ivermektīns iedod, padzer un vesels cilvēks. Tā nevar būt. Tas jau vien liecina par kaut kādu, manī tas rada kaut kādu aizdomīgumu tomēr šis viss, jo ir brīnišķīgs preparāts, es ivermektīnu pats esmu ieteicis pacientiem un viņš strādā perfekti. Jā, es varu tikai tos labākos vārdus teikt. Es gan zinu, ka man veselības inspekcija ir aizliegusi, par to runāt, bet... Viņi jau nevar aizliegt. Jo šobrīd ir pētījumi, patiešām pētījumi parādīja. Ir jau pētījumi, ja jau Amerikā atzīst viņu par labi gan esam, tad lopi visi cik gadu desmitiem ir potēti, vai ne? Tad par ko mēs runājam? Jā. Un neaizmirsīsim, ka vakcīnas arī pārbauda uz lopiņiem. Vispār. Ja viņas pārbauda. Jā. Un mēs arī zinām, kā viņas tiek pārbaudītas. Atceries jau šito viens no populārākajiem Covid vakcīnu ražotājiem bija pārbaudīts, jo grūtniecēm, kā doktori Vēsi teica, grūtniecēm šī vakcīna esot droša un efektīva. Jā, un rekomendējam. Pārbaudīts bija tieši uz 44 pelēm, no kurām lielais vairums nomira. Un tas ir grūtniecēm iesakāms. Ja? Vienkārši mēs dzīvojam tādā laikā, kad, diemžēl, mēs sākam arī runāt par to, kādā mēra demokrātiskā valstī mēs dzīvojam, un to arī saka daudz politiķi par to sāk runāt atklāt, kad laikam tā demokrātija mums nav tik liela. Demokrātija, kā mēs iztēlējamies, ja gribētos mums. Tad ir pašiem bišķi jāsako līdzi un jāskatās. Es jau saku, ka brīnišķīgi vienkārši. Tā vakcinācija bija, man sāp sirds par tiem cilvēkiem, kas, diemžēl, nav vairs starp mums, un vai arī tiem tuviniekiem, kas ir tos tuviniekus zaudējuši, vai arī tiem pacientiem, kuri mēnešiem nekādīgi nevarēja atkopties pēc vakcinācijas. Ja? Un kas joprojām cieši no blaknēm. Un blaknēm, diemžēl, arī tā. Un es esmu secinājis, ka cilvēki ir izdarījuši pareizos secinājumus. Viņi tagad redz, kas ir vakcīna. Un vēl cik būs tie cilvēki, kas arī aiziet bez šo vakcīnu? Vēl, diemžēl, ir tas vilcieniņš sācies un process turpinās. Ir jādomā par savu organismu tomēr stiprināšanu ne tikai gaidot sezonas, bet kaut vai profilaksē, kaut vai tā elementāras pārbaudas ir jāveic tomēr arī asinsprobes, bioķimiskās onkopārbaudas. Viss tas būtu jādara. Varbūt bišķi biežāk nekā iepriekš mēs to esam darījuši. Bet es jau gribu piekrist, jo redz, par to, ka šis ir brīnišķīgs laiks, šis ir vienkārši kolosāls laiks, šie pēdējie 3 gadi, es tiešām to esmu izbaudījis. Varbūt, ka brīžiem nebija viegli, bet tas lika domāt, tas lika pašiem orientēties. Ne tikai politikā, kā tu minēji, bet arī, medicīnā. Jo tu jau redzi, ka tā klasiskā medicīna, viņa lēnā garā degradējās. Viņi, iet projām. Cilvēkiem arī šis fokus mainās. Ārsts zaudē kontaktu ar pacientu. Tas briesmīgākais. Un šie te gadi arī parādīja, kur tas noved beigās. Atraut ārstu no pacienta, atraut cilvēku no dziesmām un dejām, no izklaidēm, atraut no izglītības. Brīnišķīgi vienkārši, vai ne?
Nu jā, bet tas atkal deva tik daudz pozitīvu, ja, kad cilvēki ieraudzīja, kāda ir tā medicīna, ko mums mēģina uzspiest. Un viņi ierauga arī, citu. Viņi ierauga, to, ko tu dari, viņi ierauga to, ko es daru, ko vēl tur dara, citi kolēģi. Ja? Bet šajā sakarā es teikšu tā, ka es esmu vīlies mūsu valstī ļoti smagi. Tieši tajā, kad es sapratu, ka demokrātijas pie mums nav. Tādā mērā, kādai viņai būtu bijis jābūt pēc 30 gadiem. Diemžēl. Mums ir jābūvē demokrātiska valsts. Valsts nekur nav uzbūvēta. Diemžēl. Ja, šobrīd jau tas ir tāds skumjais jautājums, jo reiz nāk te svētki, viena svētki bija, otra svētki tuvīt būs, ja, tu saki valsts, bet jautājums jau, kas tas tāds ir vispār ir? Nē, dialektiskais jautājums vispār. Tas ir, kāpēc mēs uz šīs zemes esam un kāda būtu mums tie nākotnes tālākie, lielākie plāni. Vai ne? Faktiski mums būtu jādzīvo visiem kopā draudzīgi un jādomā, kā savu to dzīvību pataisīt krāšņāk un kā pamest šo te planētu. Jo diemžēl, pēc cik tur tiem miljardiem gadu no zemes vairs nebūs, vai ne? Nu jā, bet redz, atkal, es domāju tādā kategorijā, ka kas ir tas, ko es šeit atstāju. Jā, protams. Liemēs, viņš rāpo, viņam paliek tā puņķa sliedēs. Kas ir tās sliedēs manis, kas paliek? Es uz to skatos ļoti vienkārši, kā man daži pacienti teica, ko tu dakteri, loģiski, diez vai jūs būsiet miljonārs, bet, tomēr jums taču ir jāārstē tie cilvēki. Es arī to tā pieņemu un saprotu, ka es ārstēšu tos cilvēkus. Galvenais jau ir palīdzēt kaut kā citiem būt laimīgiem, veseliem, lai ir labi bērni, lai mums ir auga normāli jauna paudze ar svaigām galvām, kas varētu būt spējīgi arī šo demokrātiju uzbūvēt un beidzot to valsti pasniegt tādā veidolā, kad tiešām ir lepnums par to valstu, bet nevis domāt par tām kapekām, ko tu pensijā saņemsi un ko tu pa viņām varēsi nopirkt vai nenopirkt. Vai tu bērnam var aizvest pie stomatologa, vismaz reiz, it kā pa valsts naudu viņa, cik tur tos 18 gados vai nē. Ja, vai tu vari normāli cilvēki cienīgi aiziet no šīs pasaules arī, bet, kā saka, cilvēki cienīgi. Ja, ka tu vari atvadīties no saviem tuviniekiem normālos apstākļos, vai arī saņemt ārstēšanu. Ja tu vēlies ārstēties savādāk, vienkārši cits ar ajurvedu, cits ar naturopātiju, ja, cits ar ķīmijām un tā tālāk. Tie paši vēži. Saprot, tad, kad jau tas zvaniņš sāk skanēt, tad ir bieži vien vienalga, kā tikai palīdzētu kaut kas. Ja. Kas vēl tu teici jauns šajā sakarā? Vēžinieki jauns ir, protams. To ir daudz smagās formās, zibens formas, formas, kas raksturojas ar jau ļoti tādām galējām smaguma stadijām. Bet arī tur var kaut ko darīt. Kas ir tas, ko tu gribi novēlēt mūsu skatītājiem? Ko es gribu novēlēt? Vienkārši normāli izslimoties tā pa sirdīm, bet tā veselīgi paslimot. Ja? Nebaidīties no tā, netaisīt ažiotāžas, tā kā mēs ar tevi arī teicām par tiem covidiem, padomāt tomēr, kad ne tikai vakcīnas ir tās glābējas, ja, kas var jūs uzturēt pie dzīvības un veselības. Priecāties par dzīvi, protams, par to, ka mums ir iespēja dziedāt, koncertēt, koncertos, teātrus baudīt un tā kultūra dzīvi baudīt. Jāsaka, visu to, kas mūs paceļ un visu to, kas mūs iedvesmo kādiem darbiem. Ja. Lai mēs vairāk smaidītu, ka tu ej pa ceļu, lai smaida. Ka cilvēks jau smaida, tas nozīmē, ka jau ir labi kaut kas. Ka viņam viss ir izdevies. Vai top izdošanās.
Paldies tev, Lēr, par šo sarunu. Tev arī paldies, un skatītājiem arī liels lūdzu, kā saka. Paldies!